Labvakar, basketbola apskatā. Tikko esam sagaidījuši 4. adventi un strauji tuvojas Ziemassvētku laiks. Tuvojas arī izšķirošie notikumi Eirokausa turnīrā, kurā Vefiņš pirms nedēļas aizvadīja atbildes maču pret Jeruzalemes Hapoel, bet sestdien VTB līgā viesojās Polijā pie Asseco Procom. Gluži kā videospēlē, Vefam vairs nav atlikušas dzīvības Eirokausā. Un, lai tiktu nākamajā līmenī, jāuzvar stiprie izrēlieši, kas uz Rīgu atbraukuši nostiprināt pozīcijas G grupas virsotnē. Tērpušies melnā kā piķis un ogle. Mājnieki cīņu sāk rezultatīvi, pēc Kaspara Bērziņa tālā panākot jau +8. Viespieredzējušākais ārzemnieks Vils Salamons uztaisa šurpu turpu caur kājām un ar skaistu grozu tur savējos drošā attālumā. Īstajā laikā no potītes savainojuma atgriezies Sandis Valters, kurš tikko uznācis laukumā, nekavējoties investē 2 punktus Vef bāzē. Izraēlas šokolādes vīriņu efektīvie gājieni otrās ceturtdaļas sākumā ļauj tiem atgūties un vienu brīdi izvirzīties vadībā pat ar +10. Vefam izdodas pietuvoties līdz -4. 5 sekundes līdz puslaika beigām pēc Valtera tālmetiena. Bumba nonāk pie Riča, kurš aktivizē gaisā šāviņu, un tas sasniedz mērķi. Tomēr sāpīgs -7. Vai kurtinājuši spēcīgā sapulces balss vai Riča supertālā metiena atbalsts, bet Vefiņš pēc puslaika darbojas kā Energizer baterijas zaķītis. Bertāna 7 punkti pēc kārtas un jau 42-40 Vefam, lai arī viesiem padodas dažas atlētiski skaistas epizodes. Vefiņš 3. ceturtdaļu uzvar ar 27-14 un uguņo arī turpinājumā. Bertāns labi atrod Parahauski un Šalom, lielais tētis ir mājās. Taču tie izrādās vienīgie Vef punkti 5 minūšu laikā. Tāpēc kā dzīvības eliksīrs rīznieks sirdīs ielīst Bertāna vitālais tālmetiens. Minūte un 20 sekundes līdz beigām pie +4, Vefiņu uzbrukuma laiks iet uz beigām, bumba atkal nonāk pie Bertāna, kurš atliecināja gūst fantastisku metienu līdz ar signālu. Malacis, Dairi! Tuvā austrumu vīri ar to nav mierā. Riča 2+1 gājiens, kā arī Valtera nesaprašanās ar Dairi noved pie pēdējā minūtes pārtraukuma mainiekiem. Vairs tikai +1. Dimas saliek bandiniekus pa vietām. 50 sekundes. Bertāns izmet sānautu, kā bulta traucis pa labo pusi, izmet bumbārā bērzam. Šaks un mats +4 Vefam. Jasona Riča pēdējās cerības metiens nav precīzs. Vefiņš kļūdas nepieļauj, notur bumbu un izcīna uzvaru pār spēcīgo Jeruzalemes Hapoel, svinot jau 2. uzvaru Eirokausā 2 nedēļu laikā. Basketbols atzimst! Dairim Bertānam labākais mačs Eirokausos – 20 punkti un 4 piespēles. Janičenokam šoreiz 13 ači. Viesiem 24 punkti un 9 bumbas Solomonam. Čehu Nimburg paralēli rīdzinieku uzvarai viesos apspēlēja Seviļas Kahasolu. Lai tiktu tālāk, Vefam pēdējā mačā izbraukumā ar 11 punktiem jāuzvar Čehi un jācer, ka Izraēļi savās mājās pieveiks spāņus. Eiropas izaicinājuma kausā Ventspilnieki ar 1 punktu izbraukumā zaudēja vācu Skyliners. Andersonam 15 punkti, Mārim Gulbim 12 un 6 bumbas. Mājniekiem Dešaunam Vudam 27 punkti. B grupā mēs joprojām esam pirmie, bet otrdien noteikti jāuzvar Haifas Maccabi. Vefiņa Eiropas izbraukuma tūres pirmais pieturpunkts Polija. Tiesa, brauciena ģeogrāfiskais un idejiskais galamērķis atrodas Čehijā. Gdiņas klubam pēc zaudējumiem Eirolīgā svarīgi rehabilitēties savu līdzstēju priekšā. Un jau ievadā viņi parāda, ka šovakar savu mērķi izpildīs apņēmīgi. Pēc dažām labām epizodēm
Polijas pārstāvji ātri izvirzās vadībā, Juings uz centra pārķer Daira piespēli un jau -7 rīdziniekiem. Tomēr arī Vefs sākotnēji mērķiecīgi turas pretī. Pēc Viljams izsistās bumbas, Valters ātri to nogādā Janičenokam, kurš noslēdz uzbrukumu, pēc tam tiek atbruņot Šotka un poļi ir spiesti ņemt minūti. Mača turpinājums atgādina kadrus no zvaigžņu spēles. Brīvs Gidens terorizē Vefiņu grozu, bet otrā galā Bērziņš no Janičenoka piespēles iesprauž ar sodu. Līdz 10 punktu starpībai pievelk Parachovskis, apgriezienā apspēlējot Kričnuku, bet tālāk arī netiekam. Otrajā puslaikā rezultāta starpība arvien vairāk palielinās par sliktu Vefiņam, un spēles beigas tiek aizvadītas pavisam nepiespiestā gaisotnē. Vefiņš otro reizi atzīst Aseko pārsvaru, šoreiz pārliecinoši 103-75. Vef komandā laba spēle Sandim Valteram, 19 punkti un 4 atlikušās bumbas. Janičenoks atzīmējās ar 14 un Parachovskis ar 13 punktiem, bet Prokom komandā Videnovam 22. Pēc zaudējuma poļiem Vefiņš saglabā 5. pozīciju vienotās līgas B grupas tabulā. Viss plūst un mainās, un šo sezonu Vef skolu Superlīga saplūdus kopā ar Rīgas domas kausu, ko savulaik izcīnījis gan Kristaps Janičenoks, gan Gatis Jahovičs. Pats esmu beidzis Natālijas Draudziņas gimnāziju un uzvarējis domas kausu, un tās sajūtas lielisks, un skola tev atbalsta, un tas ir lielisks veids, kā varbūt atgriezt basketbolu tur, kur viņš ir bijis. 8 meiteņu komandas sacentīsies pirmo reizi, bet zēnu turnīrā 49. vidusskolai 20 komandu konkurencē būs jāaizstāv pavasarī izcīnītais tituls. Tāda veida pasākums bērniem, kas spēlē basketbolu, mēs esam priecīgi, ka mums ir iespēja arī palīdzēt šeit. Slotkāršu turnīrā šovakar Valmieras Jāņu duets Bērziņš pret Kaufmani. Viņu cīņu pavadīs viens no filmas Ātrs un bez žēlastības labākajiem mūzikas gabaliem. Pirms nedēļas vefieši Andrejs Šeļakovs un Mārtiņš Laksa sacīkstes pabeidz attiecīgi 3. un 6. vietā, bet vēl arvien neaizskarams ir Dāvis Bertāns. Pie stūrēm Jānis Bērziņš ar Ford un Jānis Kaufmanis ar Subaru. Lacam un laižam! Players and hustlers. 3, 2, 1! Būn es to kabinu iekšā vienkārši. Mācies jaunies, paskaties, kā es to smērēju. Viss? Tiešām viss, Jāni. Alvildāls Kaufmanis tikai par 9 sekundes simtaļām bija ātrāks par savu vārda brāli. Brauciens numur 2. Nu ar Fordiņš unčinās Bērziņš, bet ar Subaru bukaļās Kaufmanis. Puiši, startējam motorus! Jau man neiet! Viss starts jau sačakarā. Lēnāk brauks tālāk tiks? Domā? Jā. Kur? Tu jau mūs kauč mājā trenējies tiešām? Jā. Katru dienu brauc. Bērziņākam taisnība. Kauča tiešām laikam mājās trenējas, jo arī šajā braucienā viņš sasmērēja savu novatnieku. Abu vidzemnieku savstarpējās attiecības nokārtotas. Diemžēl fiksāko riņķu summas tiem neļauj iekļūt kopējās tabulas labāko pilotu astotniekā. Bet mēs
tiekamies ātruma cilts Halles maģistrālē jau pēc nedēļas. Ziemassvētki piebraukuši, zeltītām kamanām. Tālu projām neiet. Tūlīt būsim atpakaļ.